ir ienaidnieks likts zem kājām man, ir ienaidnieks likts zem kājām man, ir ienaidnieks likts zem kājām man, Sātans zem kājām man. Uz naidnieka nometnies, degos, paņem, ko viņš nozacis man, paņem, ko viņš nozacis man, paņem, ko viņš nozacis man. Uz naidnieka nometnies, degos, paņem, ko viņš nozacis man, ir ienaidnieks likts zem kājām man, ir ienaidnieks likts zem kājām man, ir ienaidnieks likts zem kājām man, Sātans zem kājām man. Ei, vai tici tam, ko man darīs tas kungs? Vai tici tam, ko man darīs tas kungs? Viņš glāba mani, grēkus piedeva, uz cietas klinstām mani nolika. Vai tici tam, ko man darīs tas kungs? Vai tici tam? Vai tici tam, ko man darīs tas kungs? Vai tici tam? Vai tici tam, ko man darīs tas kungs? Viņš glāba mani, grēkus piedeva, uz cietas klinstām mani nolika. Vai tici tam, ko man darīs tas kungs? Skaties, ko dara Dievs, skaties, ko dara Dievs. Cienīga mani apgaismo viņš, izglāba mani viņš, jāslavēšu viņu es. Ikdienas viņš tāds pats, nāc viņu slavē par to, ko dara Dievs. O, skaties, ko dara Dievs, o, skaties, ko dara Dievs. Cienīga mani, apgaismo viņš, izglāba mani viņš, jāslavēšu viņu es. Ikdienas viņš tāds pats, nāc viņu slavē par to, ko dara Dievs. Labvakar vēlreiz šajā vakarā un turpināsim tālāk mūsu šī vakara programmu. Un programmā tagad lasīsim grāmatu, kur jau lasām, Atvēdinoša Dieva kustība, kas satricina Toronto un pasauli. Tēva sveicība, Džons Arnots, mācītāji Toronto lidostas Vīnedārds. Un šovakar lasām nu jau 10. nodaļu. Atklāsme par to, kas ir Dievs. Parādības, kuras mēs redzam un dzirdam savās sapulcēs, ir ļoti uzkrītošas un pievelk cilvēku uzmanību. Ja jūs par šo Dieva darbību nebūsit dzirdējuši neko citu, jūs būsit dzirdējuši par smiešanos, trīcēšanu un krišanu zemē, kas notiek mūsu draudzē. Tāpēc esmu ļoti priecīgs, ka varu pastāstīt par šīm neparastajām parādībām un cilvēkiem, kas tās ir piedzīvojuši un iemācījušies saprast un novērtēt. Svētā gara reibonis. Kāpēc cilvēki domāja, ka mācekļi vasarsvētku dienā piedzērušies?
Viņi bija izskrējuši no augststāva istabas pagalmā un uz ielas. Viņi streipaļoja, stāstīdami par Dieva brīnumiem, valodās, ko paši nepazina. Jeruzālemes iedzīvotāji dzirdēja troksni un pulcējās ap mācekļiem. Daži brīnījās, citi kritizēja. Šie nav piedzērušies, kā jums šķiet. Pēteris viņiem paskaidroja, kā ir teikt Apustuļu darbu grāmatā 2. nodaļā 15. pantā. 120 Jēzus mācekļiem šī bija brīnišķīga diena. Šajā dienā viņiem tika dota Dieva dāvana. Ziniet, Dievam ir daudz pārsteigumu. Viņš grib, lai mēs būtu prieka pilni, lai priecātos par svēto garu, vai jūs to zinājāt? Saņēma vēstuli no mācītāja Vairoga no Kvebekas provinces Kanādā. Viņa sajūsmā rakstīja, atmoda ir nonākusi līdz mums. Viņš aprakstīja bērnus un pieaugušos, noreibušus garā un cauru nakti, smejoties. Kad viņa piecēlās un atkārtot saņēma lūgšanu, tie krīt atkal. Daudzus no šiem cilvēkiem vajadzēja vest mājās, jo viņi paši nespēja pabraukt ar mašīnu. Katreiz, kad cilvēki krīt, liekas, ka viņi ir dzērumā, bet tā tas nav. Viņi ir noreibuši no svētā gara. Pati par sevi šī parādība nav būtiska, bet tā ir dziļāka nozīme. Kad cilvēki atrodas svētā gara varā, viņi tiek atbrīvoti no problēmām, viņi ieiet dievišķībā, un kad tie atnāk atpakaļ, viņi tapuši pārveidoti, un neaparībināties ar vīnu, no kā ceļas izlaidīga dzīve, bet topiet gara pilni, kā ir teikts Efeziešiem 5. nodaļā 18. pantā. Pāvils saka, ka alkohola dzeršanas vietā, kas atnes postu, jums jātiek piepildītiem ar svēto garu. Lasot šo pantu, sengrieķu valodā mēs atrodam, ka Pāvils saka, cietiet pastāvīgi pildīt ar svēto garu. Tad tas dod šim pantam nozīmi, vai ne? Viņš saka, ka mums ir jācenšas pēc atkārtotas svētā gara piepildījuma, un ka tas nav tikai vienreizējs piedzīvojums. Tas nav vienreizējs piedzīvojums, bet drīzāk kaut kas, kas mums jāvēlas atkal un atkal, kas notiek, kad cilvēki ir piepildīti ar svēto garu. Apmēram tas pats, kas pirmajos vasaras svētkos vai Kornēlija namā, kā variet lasīt Apustuļu darbu grāmatā 10. nodaļā. Pa laikam cilvēki ir tā pārņemti no svētā gara, ka viņi patiešām uzvedas kā piedzērušies. Pirmā lieta, kas mums jāsaka, ir tā, ka rakstos nekas mums neaizliet piepildīties ar svēto garu. Tieši otrādi, mēs tiekam iedrošināti būt ar viņu piepildīti, taču vai šādam cilvēkam jāizskatās kā piedzērušam? Pravietis Jeremija ir tik ļoti sašutis par Izraēla viltus praviešiem, ka viņš liecina par sevi. Es esmu kā piedzēries, kā tāds, ko vīns pārvarējis, tā kunga un viņa svēto vārdu priekšā. Jeremijas 23. nodaļa 9. pants. Kāpēc tu esi kā piedzēries, Jeremija, no tā kunga un viņa vārdu iespaida uz manu dzīvi? No tā kunga tūma un uz Jeremija izteiktajiem vārdiem Dieva iedarbības dēļ uz viņa dzīvi. Pārsteidzoši ir tas, ka Dievam parādoties spēkā, mūsu reakcija nemainās. Varbūt dzērumā mēs vairāk spējam atsaukties viņa žēlastībai un mīlestībai. Alberts Farks rakstīja, vēl lielākas parādības novērojamas Asīzes Franciska, svētā Filipa Neri, svētā Jāzepa no Kupertīno, svētās Marijas Magdalēnes no Pazī un daudz citu mistiķu dzīvē. Viņu līksmošana un garīgais reibonis izraisīja tādu uzvešanos, kas pārsteidza ticībā vājos un neprasmīgos un lika tiem piedauzīties viņu pārdzīvojumi, izpaudās nopūtās, izsaucienos, asaru plūdos, smieklos, improvizētā dziedāšanā, drebēšanā, lēkāšanā, sparīgās kustībās un spēcīgā mīlestības izpausmē. Edijs Eislejs rakstīja par piedzeršanos garā un svētajiem smiekliem. Gandrīz 2000 gadu draudzes vēsturē viņš rakstīja, ka svētā Terēza no Akvila no Avilas mīlējusi gavilējošu lūgšanu, kas ir pārdabīga un var turpināties veselu dienu. Vēsturnieki ir dokumentējuši šos notikumus baznīcas vēsturē, kas notika gan pirms, gan pēc reformācijas. Stāsti par šādiem svētā gara reiboņiem daudzu cilvēku un ausīs kā negatīvi, kaut gan tos pieminēja pat apustulis Pāvils.
varbūt daudz precīzāk skan priekpilna gara nonākšana pār cilvēku. Esmu novērojis, ka pat stipras gribas cilvēki tiek normāli padoti paškontrolei, bieži atrodas gara reibonī. Domāju, ka Dievs vēlas parādīt, ka viņam pieder visa kontrole un ka viņš ir varens Dievs. Tas ir pazemības pilns pārdzīvojums un padara cilvēku ļoti ievainojumu, bet neskatoties uz to, cilvēki ir sajūsmināti par Dieva tuvību un siržu atjaunošanu. Prieks un smiekli. Kad cilvēki nonāk saskarē ar svētā gara svaidījumu, viņi piedzīvo eksplozīvu prieku un smieklu. Kāds ir šo smieklu nolūks? Mans novērojums ir, ka intensīvi smiekli parasti pavada iekšējo dziedināšanu. Cilvēks sāk smieties un tad draudāt, tad atkal smieties. Kad vēlāk viņiem pajautā, ko tie piedzīvoja, tie stāsta, ka Jēzus atklāja viņus sāpinājumus un tad tos dziedināja. Es pārspriežu šo jautājumu ar Džonu Vaitu, psihiatru no Vankūveras, Kanādā. Viņš novēroja, ka šis jaunastrastais prieks cilvēks tā stiprina Dieva mīlestībā, ka daudzos gadījumos viņi ir spējīgi pastāvīgi tikt galā ar sāpēm, kas radušās pagātnē. Svētie raksti to apstiprina. Līksmas sirds dara līksmu arī vaigu, bet ja sirds noskomusi, tad zūd arī drosme. Salamana pamācības 15. nodaļa 13. pants. Noskomušajam nav nevienas labas un priecīgas dzīves dienas, bet laba noskaņa rada ikdienas patīkamu labsajūtu. Salamana pamācības 15. nodaļa 15. pants. Priecīgas sirds dziedina vainas, bet sagrausti gars izkaltē kaulus. Salamana pamācības 17. nodaļa 22. pants. Viks ar Ketiju Anfuzo no Portlandes, Oregonā, ASV, stāstīja, ka viņi bija audzināti publikas acu priekšā un mācīti uzvesties cienīgi un kārtīgi. Būdami bērni, viņi bieži dzirdēja, jūs vēro. Tagad viņu draugi un paziņas ir pārsteigti redzot tos uz grīdas, smejoties pilnā balsī. Viņi raksta, kad mēs atvedām Dievam savu, kad mēs atdevām Dievam savu cienīgumu, viņš mūs sniedz atpakaļ dziļāku brīvību, pielūgsmi, dziedināšanu un tuvību. Jo vairāk mēs atdodam sevi un paļaujamies, jo vairāk tas pieaug. Atceros kādu jaunu 30-gadīgu māti vārdā Jūlija, kura brauca atpakaļ uz Angliju dejodama. Viņa nevarēja iet citādi, kā tikai uz Pirsgaliem. Es saucu viņu, Jūliju, panācies šurp, viņa atnāca pie manis uz Pirksgaliem. Kad es vaicāju, kāpēc jūs staigājat uz Pirksgaliem, viņa atbilde bija, es nezinu. Tad viņa pastāstīja, ka tas kungs runāja uz viņu un teica, es gribu, lai tu dejo manā priekšā. 17 gada vecumā, kad Jūlija tika pirmo reizi kristīta svētajā garā, svētā garā ar mēļu dāvanu, viņa bija izteikusi savu prieku tai dejā, taču neziņas un citu kristiešu neizpratnes dēļ šīs izteikšanās forma bija pazudusi. Tagad Svētais gars to atjaunoja. Kad viņa atgriezās mājās, ģimenes locekļi domāja, ka tā bija neparasta lieta, taču vēlāk tas sāka viņiem patikt. Visa māja esot kļuvusi priecīgāka, vēlāk viņa rakstīja, tas apgaismoja viņas visu māju. Svētais gars nāk pār mums, mēs gavilējam un mīlam Jēzu kā nekad agrāk. Es satiku Jūliju gadu vēlāk, viņa bija kopā ar ģimeni un visi staroja tā kunga priekšā. Krišana. Pirms iesākās atzimšana mēs nepiegriezām lielu vērību cilvēku krišanai, svētā gara priespaidā, mēdzam teikt, pieturiet viņus. Mēs bijām tik ļoti norūpējušies neradīt sensācijas, ka gandrīz nonācām otrā galējībā, bet kad iesākās atzimšana, tūkstoši krista zemē un piecēlušies liecināja par dievišķo žēlastības darbu. Mēs sākām augsti vērtēt svētā gara darbību cilvēkos, kas liek cilvēkiem krist. Tomēr mēs turpinājām izsvērt iekšējo svētību, pārākumu par ārējām to izpausmēm. Daudziem cilvēkiem pagātnē bija nepatīkami piedzīvojumi sakarā ar krišanu, svētā gara iespaidā. Es pats esmu ticis stumt, grūst un citādi iespaidot, lai nokristu, tāpēc mēs mēģinājām neuzsvērt šo parādību. Tas nozīmē to pašu, ko pacelt rokas Dieva pielūgsmes laikā. Tas tikai pasvītro mūsu tuvošanos Dievam.
Atceries, ka tu pirmo reizi redzēji cilvēkus lūkšanas laikā, paceļam rokas. Varbūt domāji, tas gan ir savādi, es gan to nedarīšu, bet kāda laika tu manīji, ka neviens tev nepiegriež vērību, kad tu nodomāji, varbūt tas man nāks par labu, ja es pacelšu rokas, tu paskatījies apkārt un bailīgi pacēli vienu roku. Pēc dažām nedēļām tu pacēli abas rokas, un no šī brīža tas vairs nelikās nekas neparasts. Tagad tu pielūdz to kungu ar rokām gaisā, vai arī ar nolaistām rokām, kā variet lasīt salmā 28. salmā 2. pantu un 63. salmā 4. pantu. Tagad ārējām izskatām vairs nav nozīmes, tu vienkārši pielūdi viņu. Ko nozīmē cilvēkam pacelt rokas lūkšanā? Tas nozīmē padošanos, tas nozīmē es esmu ar mieru, kļūt ievainojams. Tas veicina tuvošanos Dievam. Tāpat ir ar krišanu. Es ticu, ka Dievs uzņem to kā padošanos viņam. Mēs tāpat atrodam, ka ja cilvēkam jāsteidzas, tie jūtas daudz ērtāk guļot zemē. Ja viņi sēž, var gadīties uzkrīt blakus sēdētājam, un šis cilvēks tiek nevajadzīgi satraukt. Uz grīdas ir drošāk. Tas viss ir tik vienkārši. Mēs ar sievu Kerulu 1994. gadā bijām Buffalo, Ņujorkā, kur ierakstījām kāda programma televīzijas studijā. Tā bija lieliska 1 stundas gara programma, pēc tam personāli gribēja lūkšanu. Viņi to saņēma, un daudzi no tiem gulēja uz grīdas, smejoties un raudot. Viena kunde tika mērtēta lūkšanā kādas 10 minūtes. Viņa stāvēja manā priekšā, beidzot attaisīja acis un sacīja, es vairs nevaru nostāvēt. Es atbildēju, lūk, tāpēc tie cilvēki krīt. Man patīk Rendija Klarka atbild uz jautājumu, kāpēc cilvēki krīt. Viņš teica, tāpēc, ka viņi nevar nostāvēt kājās. Ja gribat sīkāku informāciju par šo parādību, izlasiet Franka Baknata bijušo katoļu priesteri grāmatu Svētā gara uzvarēt, kur autors izskaidro sīkāk šo parādību. Dievu vārdā ir pieminēts, ka parādoties Dievam cilvēki krīt. Kad Dievs parādās, ne tik stipri cilvēki var kontrolēt savu rīcību, bet kad Dievs parādās spēkā, tie sevi kontrolēt vairs nespēj. Cilvēki vienkārši vairāk nespēj palikt stāvot, tāpēc viņi nokrīt, tās pašas lietas notiek pašreizējā Dievu kustībā. Viscaur Bībelē minēti gadījumi, kur cilvēki krīt, ja viņiem tiek dot atklāsmi par to, kas ir Dievs, kad kareivi ieradās, lai apliecinātu Jēzu, viņa prasīja, kur viņš ir. Es tas esmu, Jēzus atsaucās, bet viņi nokrita pie zemes. Jāņa evaņģēlijas 8. nodaļa, 5. līdz 6. pantam. Kad Zālamans iesvētīja templi, nolaidās Dieva godības mākonis un pārklāja visu templi, tā ka priesteri vairāk nevarēja nostāvēt kājās, lai izpildītu savu kalpošanu, rituālu. 2. laiku grāmata, 5. nodaļa, 14. līdz 15. pantam. Vai saproti, ko nozīmē? Ja viņi nevarēja nostāvēt kājās, Dieva godības priekšā tie krita. Cilvēka miesa nav radīta, lai sevi nosaturētu tādu spēku, tāpēc Dievs ļāva Mūzum redzēt savu godību, tikai tad, kad Dievs bija jau pagājis garām, jo neviens nedrīkstēja redzēt pilnu Dieva godību un palikt dzīvs. 2. Mūzes grāmata, 33. nodaļa, 20. līdz 23. pantam. Jēzus sniedz apostolim Jānim vīziju par beigu laikiem. Jānis redzēja Jēzu viņa godībā. Jāņa atklāsmes grāmata 1. nodaļa 1. pants. Lai arī tā bija tikai vīzija, Jānis nokrita zemē tā kunga godības priekšā. Mēs esam dzirdējuši tūkstošiem liecību, kurā cilvēki saka, ka tiem nokrītot Dievs viņu svētī un dziedina. Šīs liecības mums rāda, ka krišana pati par sevi var nest augļus. Evaņģēlistiskā draudze Santiago sludinātāja mācītāja Čeāns no Greitpasadenas, Kalifornijā Vienedārza kristiešu draudze, kāds jauns ķīnietis vārdā Alans stāvēja rindā gaidot lūkšanu. Viņš sacīja, es tikai gribēju zināt, ka Dievs eksistē. Čeāns sacīja, mēs lūksim, lai Jēzus jums atklājas. Čēpat nepieskārās šim jaunajam cilvēkam, kad viņš nogāzās zemē. Tajā pašā mirklī viņš uzlēca kājās un vēlējās turpināt saņemt lūkšanu. Alans gribēja būt pārliecināts, ka viņa piedzīvojums ir patiesība. Tagad Alans turējās pretī, bet atkal nokrita. Bet otrā kritiena uzķēlāt kājās, viņa sacīja, es gribu atdot savu dzīvi Jēzum. Viņi kopā lūdza, bet tad Alans jautāja, vai viņš nevarētu nokristīt.
Čē piedāvāja viņu nokristīt nākošajā dienā. Viesnīcas peldbaseinā, bet Alanis pastāvēja, ka viņš grib saņemt kristību uz vietas. Tas Čēs sameklēja tukšu limonādes pudeli, izkaloja to un piepildīja ar ūdeni. Viņš iegāja vānas istabā un mācītājs Alanu aplēja ar ūdeni. Dievs izmantoja Alana krišķanu spēka iespaidā, lai šim cilvēkam pierādītu, ka viņš ir reāls. Varbūt šeit būtu jāpiemina, ka ir tādi cilvēki, kas uzskata, ka krišana uz priekšu ir bībelīga, bet krišana atmuguriski nav. Es atrodu, ka raksti piemin krišanu gan uz priekšu, gan atmuguriski, bet daudzās vietās par krišanu veidu nav nekas teikt. Mēs redzam vienu un to pašu personu krītam vienreiz priekšu, bet it tā atpakaļ. Katrā no šiem gadījumiem ir sava veida svētība. Trīcēšana. Kad Dieva spēks cilvēku aizskar, tie bieži sāk trīcēt. Kāpēc mēs esam pārsteigti, ka mūsu miesa reaģē uz Dieva spēku? Man jābrīnās, ka mēs neeksplodējam vai nesadālāmies gabalos. Dieva vārds ir īsts spēks debesu dunamis. Pieņemsim, es tev iedodu divus neizolētus elektriskos vadus un saku, vai tu nepaturētu katrā rokā pa vadam, kamēr es ieslēgšu strāvu. Kā tu domā, tik būtu tādu, kas nenodrebētu. Un tagad iedomājiet, ka kāds šajā mirklī tev sacīt, neuztraucies, tev nebūs no jādreb, tu vari valdīt par šo situāciju, paliec mierīgs. Uz mūsu sapulci atnāca kāda kundze, kas 5 gadus atradās kalpošanā kristīgiem jauniešiem. Viņa bija zaudējusi spēkus cīņā ar jaunatni. Sākumā viņa varēja tikai lūkšanā raudāt. Pēc 2 dienām kāds sludinātais runāja par baiļošanos, tas saistīja viņas uzmanību un viņa iznāca priekšā, viņa apraksta, kas notika. Es sāku koncentrēties uz krustu un kā Jēzus nāve. Un augšām celšanās salauza nāvis varu un ļaunās spēku. Šī brīdī mana labā roka sāka viegli trīcēt. Es atdevu Dievam savas bēdas, neievērošanu, atstumšanu, nespēju būt Dieva lietotāji. Katru reizi, kad es lūdzu, trīcēšana pastiprinājās, kamēr abas rokas sāka nevaldāmi drebēt, tad no maniem pirksgaliem sāka sprāgt dzirkteles un es saucu. Mūsu kalpotāja grupa lūdza par viņu, un pēc 2 stundām viņa sāka smieties. Nākošajā dienā viņa teica, es jūtos atvieglota un brīva, un gribu redzēt, ko Dievs darīs, kad es būšu atgriezušies mājās. Sākumā cilvēka nemēr trīcēt, viņa mierīgi guļ un klusi saņem svētību no Dieva, bet, kad tas kungs sāk darboties, viņu sirdīs līdzīgi kā šīs sievietes dzīvē, tie saprot, ka tas patiesi esi tu Dievs. Viņi pieņem justitat, kad tas ir Dievs, viņa sirdis atveras, un viņš ienāk. Parasti piedzīvojums ar Dievu kļūst tik spēcīgs, ka viņi sāk trīcēt. Atceries pravieti Danielu, kad viņi sastapās ar Dieva eņģeli. Daniels trīcēja. Daniela 10. nodaļa. Kāpēc viņš trīcēja? Tas nebija no bailēm, par viņu tika izliet Dieva spēks. Dievs, kam mēs kalpojam, ir stiprs Dievs. Mēs varam novērot trīcēšanu, atzīstot, ka notiek, ka patiešām varenis tomēr nevaram zināt, kas īsti notiek iekšienē, kamēr mēs šim cilvēkam to nepajautājam. Dikšs Šroeders, jauniešu darba direktors Montanā, stāstīja, kas bija noticis viņa iekšienē, kad viņš trīcēja. Kad Stīvs palīgi mācītais lūdza par lielāku svaidījumu, notika kaut kas neparasts. Sajūtus trīsas labajā rokā, tas notika vēlreiz un vēlreiz. Sāk uztraukties, ko darīt. Varēja izvēlēties pakļauties Jēzum un uzticēties viņam, vai stāties pretī un apturēt trīcēšanu. Izvēlējos pakļauties. Mana roka raustījās un cirtās pa gaisu kājas 10 minūtes. Tas bija tas, ko redzēja Stīvs. Tomēr iekšienē notika pavisam kas cits. Es redzēju Jēzu nākam pie manis. Jēzus izņēma no manas rokas zobenu, ko bija vicinājis pa gaisu un ielika tajā daudz lielāku zobenu. No malas tā izskatījās kā rokas vicināšana un trīcēšana, bet īstenībā tā man bija svētā gara mācība, kā lietot garīgas autoritātes zobenu. Trīcēšana parasti ir organisma reakcija un Dieva spēku uz Dieva spēku, kas iet cauri ķermenim. Dieva nodomi nav tūlīt redzami. Daudz apgalvo, ka vēlāk viņa piedzīvo lielāku spēku un drosmi dzīvot kristīgu dzīvi. Mēs bieži novērojam, ka trīcēšana pavada pravietošana uz atsevišķiem cilvēkiem vai uz visu draudzi. Drebošā persona sajūt lielāku Dieva klātbūtni, tas atbrīvo ticību un svaidījumu. Citas pārsteidošas izpausme.
Gadās, ka mēs redzam vēl nepiedzīvotas izpausmes. Dievs saka, redziet, es veikšu ko jaunu. Jesajas 43. nodaļa, 19. pants. Kāds ciemiņš no Esekas Anglijā piedzīvoja vienkāršu, bet ļoti jauku un neparastu izpausmi. Juliāns Redihauks mums sacīja, ka viņi sajūtis brīnišķīgu smaržu visā konferences zālē, un tā apkārtnē viņi sacīja, man bija stāstīt, ka Kristus drēbes smaržojot pēc mirrēm un alojas. Salms 45:8, kas par brīnišķīgu negaidītu Dieva tūma atklāsmi. Kādā mācītāja sanāksmē San Antonio Dieva spēks nāca par kādu vīri no Venecuēlas. Es garā zināju, ka viņš bija gavējis, vēlāk apstiprināja, ka viņš bija gavējis 40 dienas. Viņš tik ļoti vēlējās Dievu, viņš bija terpies uzvalkā ap kaklu, tam bija kaklsaite, telpa bija karsta, bet viņš gribēja izskatīties reprezentabli. Viņi centās visu pierakstīt. Pēkšņi par viņu krita Dieva uguns, pēc pa gaisu aizgāja kaklsaite un žakete, arī visas piezīme burtnītes. Likās, ka pat viņa apavi tika aizsviesti projām. Viņa bija tāds uguns pārņemts, ka mēs baidījāmies, ka viņš var eksplodēt. Mēs skatījāmies uz viņu un lūdām, kungs, paldies tev, ka tu viņam pieskaries. Lūdzu, dod viņam vēl vairāk. Tad šis vīrs sāka lēkt gaisā un kliegt. Manas kājas deg. Viņš lēkāja un nezināja, ko darīt. Beigās viņš skrēja apkārt telpai, krastot galvu un saucot, manas rokas deg, esmu ugunī. Nākošajā vakarā notika tas pats, svētais gars atkal nolaidās par viņu ar uguni, viņš skrēja lēt un klapēja kājas, viņš norāva apavus, lai spētu ātrāk paskriet. Viņa sieva, kas bija 3. mēnesī, stāvēja turpat un visi novēroja pēkšņi, viņa sāka kliegt, mans bērns lec manās miesās. Kerola uzlika roku viņas vēderam un arī sajūta, ka bērniņš lec. Liekas Dieva uguni sajūta pat nedzimušais bērns. Māte bija sajūsmā, viņa pirmo reizi sajūta bērna kustības, viņa teica, tas ir tas pats, kas notika Elizabetei, kad mani atnāca pie viņas ciemos. Svētais gars pieskārās Jānim, kad viņš vēl ar vien atradās mātes miesās. Šis jaunais pārņemtais pāris piedzīvoja milzīgu mīlestību no Jēzus. Viņi saņēma, ko bija gaidījuši no Dievas. Svētais gars pārveidoja šo vīru mūsu acu priekšā. Viņš kvēli iemīlēja Jēzu. Tā nebija tikai attīrīšanās uguns vien, tā bija kvēlojoša mīlestība, kas ienāca šī laulātā pāra sirdīs. Viņi kļuva pārveidoti vienā acu mirklī, to darīja Dieva mīlestības uguns. Es novēroju šo vīru. Pēc sapulces viņa satraukumā stāstīja neticīgajiem, ka Jēzus bija atnācis pie viņa ar uguni. Klausītāji uz to reaģēja labi, tikai nenāk mums klāt. Šis atzimušais vīrs domāja, ka pie visa notikušās arī es esmu ņēmis dalību, tāpēc viņš nevarēja beigt izteikt man pateicības, taču es sacīju, tas ir Jēzus, viņš patiešām tevi mīl, es esmu tikai viņa kalps. Dziedināšana. Runājot par dziedināšanu, mēs domājam par fizisko veselības atgūšanu, un mēs esam pieredzējuši daudz dziedināšanas, bet šīs atjaunošanās laikā mēs daudz vairāk esam redzējuši iekšējās dziedināšanas. Jūs jau esat ar tām iepazinušies vairākās šajā grāmatā sniegtajās liecībās. Daudzi brīnās par iekšējās izvesaļošanās mērķību mūsu dienās, vai tas viss nebija piepildīts krustā. Kāpēc mums vajag atkārtot šo žēlstību darbu? Parasti uzskats ir tāds, ka visas problēmas var tikt atrisināts ar kristiešu mācībām un ka mums jādisciplinē pašiem sevi, lai sevi spētu saskatīt ceļā uz svētapšanu. Pagātnē es reiz domāju, ka vajadzība pēc turpmākiem žēlstības darbiem liek domāt, ka Jēzus pestīšanas darbs pie krusta nav pietiekošs, tas, protams, nav tiesa. Kristiešu vairums tomēr nedzīvo uzvarā. Viss iemesls ir tas, ka dziļas emocionālas pagātnes sāpes neļauj tiem pieaugt. Šie cilvēki ir savu salauzto sirdžu upuri. Dieva tā kunga gars ir nolaidies uz mani, jo tas kungs mani svaidījis sludināt nelaimīgajiem prieka vēsti, mani sūtījis dziedināt sagraustas sirdis, pasludināt apcietinātiem atlabināšanu un saistītiem pilnīgu brīvību. Jesajas 61. nodaļa, 1. pants. Vai tas nav Jēzus, kas izglābi savas ievainotās avis? Pārsien viņa rēks un piepilda tos ar neizsakāmu prieku.
Tā ir iekšēja dziedināšana visā tās krāšņumā. Visvarenais kungs nāk un dziedē cilvēku dvēseles, tā ka viņam nav vairs jāizšķiež enerģija sevis nožēlošanā, tagad viņi kļūst laimīgi un meklē izdevību svētīt citus. Mācītājs Džons Ovelholts man rakstīja par viņu iekšējo dziedināšanu, ko pie viņa darīja Dievs. Kad viņi gulēja, svētajā garā tas kungs aizved viņu uz beisbola spēli. 14 gadu vecumā tā bija sezonas pēdējā spēle, un viņa ļoti svarīga, jo viņas tēvs beidzot bija atnācis vērot savu dēlu spēlējam. Visi bērni sapņo iesis bumbu tēvam skatoties. Džons turpina. Kad tas kungs to visu atklāja manam prātam, es sapratu, ka manā sirdī veca dziļa sāpe par to, ka mans tēvs man neveltīja daudz uzmanības. Tas tēvs manā sirdī iededa patiesību, mani atbrīvoja. Džon, viņš teica, es biju klāt katrā tavā spēlē. Es redzēju, ka tu siti bumbu, es biju tur visu laiku. Ar šo vienkāršu atklāsmu sāpju dampi sabruka un prieka strauma sāka plūst. Es priekšā smēju visu vakaru, jo tiku atbrīvot ar atklāsmi, ka manam debes tēvam bija laiks priekš manis. Tā ir tēva svētība dziedināt sāpošas sirdis un pārsiet ievainojumus. Mums ir tik mīlošs debes tēvs, viņš vēlas mūs dziedināt iekšēji un ārēji. Arī Jana Oaida no Londonas, Anglijā, visu dzīvi cieta muguras sāpēs. Bērnībā viņa bija nokritusi no zirga un vēlāk dabūja ievainojumu spēlējot futbolu. Viņa dzīve sastāvēja no terapijas līdzekļu lietošanas zālēm un ārstu apmeklējumiem. Viņas kauli un muskuļi bija sakropļoti. 1998. gadā oktobrī viņa aizgāja pēc padoma pie kādas kristīgas osteopātes Sāras Braita sarunāra. Osteopāti Ariāna redzēja, ka viņas dzīve apstākļi nesaraujami saistīti ar muguras problēmām, bailes un sāpes. Viņā izsauta kā fizisku, arī garīgu spēju zudumu. Sāra ieteica vingrošanu, kas palīdzēja. Nākošā februārī Ariāna devās uz Svētās Trīsvienības draudzi Londonā, kuras vadīja sapulci. Vakara beigās es aicināju iznākt priekšā slimos, kad lūdzot par Ariānu. Viņa teica, ka jūtu mugurā karstumu. Kad es toreiz uzliku viņai rokas uz galvas, Ariāna nokrita uz kādu brīdi atradāt garā. Viņa juta, ka viņas pelvis kauli kļuvuši normāli, viņa vairs nejūta nekādas sāpes. Kad Ariāna uzcēlās no grīdas, viņa sāka pārbaudīt saites muguras lejasdaļā, kas bija sāpju cēlonis. Viņa pieskārās cīpslai cenšoties radīt sāpes, bet šoreiz sāpju nebija. Viņa spaidīja apkārt esošās vietas, nekādas sāpju. Ariāna kļuva ļoti iepriecināta, tomēr necentās klēkāt. Viņa joprojām sita un spaidīja muguru, sāpju nebija. Pēc kādām dienām viņa devās pie osteopāts, kas viņu izmeklēja, secināja. Es neko tādu neesmu redzējusi. Jums ir pilnīga kaulu struktūra, un pelvis vairāk nav deformēta. Visur, kur cīpslas bija sāpīgas, ir izaugušas jaunas, spēcīgas saites. Tas kungs ir atņēmis man darbu. Kopš tā laika Ariānai vairāk nebija sāpju. Ariāna liecina. Es tagad varu izdarīt kustības, kuras nespēju izdarīt. Līdz šim man vairs nav bailes no sāpēm, un es jūtu spēku savā mugurā, kas ir jauna un stipra. Es pārvietojos pilnīgā brīvības izjūtā. Mans pelvis atrodas vietā, un deformācija ir izzudusi. Dievs mani izdziedināja garīgi un emocionāli, noņemot manas bailes un sāpes, ir atnācis fiziskais dziedinājums. Tā mēs redzam, ka Dievs dziedē emocijas un fiziskas slimības Ariānas gadījumā tās bija saistītas savā starpā. Kad ievērības cienīgi gadījums notika ar 13 gadus vecu meiteni, vienā no mūsu sapulcēm mēs lūdām par Hezeri Harvey no Kentukijas. Viņa bija piedzimusi ar disleksiju, kad par viņu lūdzām, Hezeri atradās, ka nemaņā veselu stundu. Piecēlosies, viņa pastāstīja par savu abrīnojamo vīziju. Viņa atradās slimnīcā uz operācijas galda. Augstā istabā viņa māte paskaidroja, ka Hezere slimnīcā nekad nav bijusi un nevarēja zināt, ka operācijas zāles mēdz būt augstas. Eņģeļa veica smadzeņu operāciju, radot jaunus savienojumus. Viņa dzirdēja, ka Dievs vadīja šo operāciju. Tad Hezerē bija otra vīzija, kurā viņa atradās mājās un lūdza par savām draudzenēm, kurām arī bija disleksija. Pēc šī piedzīvojuma Hezere varēja lasīt labāk un iejauta burtus, rakstot ar rakstā mašīnu. Atgriezusies mājās, viņa lūdza par savu draudzeni Moniku, kura pēc tam nokrita un tāpat kā Hezere redzēja līdzīgu vīziju, kurā eņģeļi izdarīja viņas smadzeņu operāciju. Hezere nebija stāstījusi Monikai par savu pašas vīziju, tagad šīs meitenes lūdz par katru disleksijas slimnieku, ar ko tām nākas sastapties.
Fiziskā dziedināšanā Jēzus laikā raksturoja viņa kalpošanu, tāpēc es ticu, ka mēs piedzīvojam vēl daudz ko vairāk, kad atjaunošanās laiks būs kļuvis par atzimšanas laiku, kas piedzīvo pārdabīgu izveseļošanos, viegli atgriežas pie Dieva. Jūs klausījāties grāmatas lasījumu Džons Ārnots 10. nodaļa. Turpinājumā vēl dziesma.